kopā ar uzņēmējiem un nevalstisko sektoru, un arī tieši iepazīstināsim iedzīvotājus. Ir jābrauc pie tautas, pašiem jārunā ar tautu. Un ko tauta var ieteikt, lai viņi varētu pieņemt pareizos lēmumus. Tiek ieguldīts zinātnē tīri, vai veidotos kāda atklājuma zinātniski, vai attie būtu ienākumi zinātniski. Izglītībā noteikti jābūt kādām reformām, jo neskatās kāda situācija tirgu un nenodrošina to, ka tie cilvēki, kas absolvē, ka viņiem atrast uzreiz šīs darbvietas. Ļauj cilvēkiem strādāt. Noteikumi cilvēks ierobežo, nenormāli. Lai valstī būtu prognozējumība, lai būtu ilgspējība, lai nemainītos nodokļi, lai būtu zināms spēles noteikumi visiem. Lai nebūtu tāds liels birokrātisms, kur jāpilda papīri, un lai uzņēmēji visi gribētu maksāt nodokļus valstī, tad arī būs kaut kāda izaugsme. Valda Dombrovska plāns stabilai Latvijas attīstībai, panākt zemāko bezdarba līmeni Baltijā, uzlabot valsts pārvaldību, izveidot ražošanas attīstībai un investīcijām labākos apstākļus Baltijā, pielāgot izglītības sistēmu ražošanas vajadzībām, kāpināt Latvijas starptautisko konkurētspēju. Latvija izvēlas stabilu attīstību. Dombrovskis – vienotība. Daugavs mēs esam tiešajā ēterā. Deputāti kandidāti no vienotības Sarmīta Ķikuste, Aldis Cimoška un Aivars Broks. Joprojām jautājumu ir ļoti daudz, bet mēs paņēmām pašus aktuālākos, ko mēs gribam jums uzdot. Un tā, kā var uzglabot demografisko stāvokli valstī? Un es uzskatu, ka vienu no būtiskākajām problēmām – jaunieši brauc prom no mūsu valsts. Laikam pat jāsaka tā, šī situācija ir jāglāb. Jūsu redzējums uz šīm te problēmām? Man liekas, ka es sev atzīmēju tādus 3 pamatpunktus. Skola, vide, darbs. Un galvenais ir darbs. Mums ir jārada darba vietas. Es cieši iestājos par progresīvā nodokļa izveidi, kas parādīs to, ka valstī ir tuvāks tas biznesmenis, kurš ražo, kurš tur darba vietas, nevis kurš pērk un pārdot nekustamos īpašumus. Tad būs darbs, tad būs arī vide, un tad būs arī skolēni skolās. Un vēl jau vairāk bērni ies darbā, kāpēc gan ne? Tas jau no atļautā vecuma gan. Sarmīt? Es domāju, pārliecība par rītdienu. Ja ģimenēm būs pārliecība par rītdienu, kad viss būs kārtīgi, stabili, prognozējami, pēc galvenais prognozējami, tad dzims bērni. Un, protams, ja būs pārliecība par to, ka viņi nezaudēs savu darba vietu, ja viņi redzēs valdības nostāju, kā piemēram pēdējie pieņemtie lēmumi par to, ka tiek izsludināts moratorijas uz nodokļiem 3 gadu garumā, apsolot, ka necels nevienu nodokli. Tas ir pirmais, kas ir izdarīts. Otrs, pēc manām domām, tāda ļoti atbalstāma lieta. Valdība ir iesniegusi Saeimā likuma projektu par to, ka daudzbērnu ģimenes tiek diskutēs Saeimā, vai nu atbrīvotas, vai šis nodoklis uz transporta līdzekli tiks samazināts. Tas arī ir atbalsts konkrētām šīm daudzbērnu ģimenēm. Protams, tieši jaunā laika premjeras bija tas, kurš pievērs uzmanību māmiņu algām un pirmais pateica, ka ir jāpaukstina šīs māmiņu algas. Un strādājot 8. sasaukumā Saeimā, kad bija demografiskās attīstības apakškomisija, tika pieņemti konkrēti lēmumi, kuri tieši veicināja. Tās bija tās ekonomiskās sviras, kas veicināja dzimstību, un dzimstība palielinājās par 5%. Ja mēs spētu atgriezties pie šiem pieņemtajiem lēmumiem, tas ir bērnu kopšanas pabalsta palielināšana, bērnu piedzimšanas pabalsta palielināšana un ģimenes valsts pabalsta saglabāšana un palielināšana par katru nākošo bērnu lielāks, tad es esmu pārliecināta, ka ģimenes izjutīs šo stabilitāti un atļausies domāt, teiksim, par nākošo bērnu ģimenēm. Aivar, mēs negribam radošos cilvēkus atdot Angļiem. Mums ir vajadzīgs pašiem savs gan Mozarts, gan Pavarotti. Ir jādara visu iespējamo, lai viņi paliek šeit. Es varu papildināt tikai to, ko jau mani kolēģi pateica, bet varbūt pāris aspekti ir. Man tāds ļoti viens liekas svarīgs, ka mums ļoti labi jāzina, uz kurien mēs ejam. Vispār Latvijas, kurien iet, kādu grib būt Latvija, lai saliedētu visus iedzīvotājus vienā šajā
šajā gājienā uz to skaisto kapitalistisko nākotni. Es tā drusku ironizēju. Un tas mums palīdzēs uzlabot visu ekonomisko stāvokli kopumā. Un tas mums palīdzēs, ka šie cilvēki atgriezīsies. Tas ir, protams, ļoti tāds globāli politisks jautājums, bet otra lieta, es gribētu papildināt varbūt Sarmītē tiem nodokļiem. Īstenībā jādara tā, lai tie nodokļi ietekmētu to, kas mums šobrīd ļoti svarīgs. Nodokļi ietekmē darbu, nodokļi ietekmē izglītību, nodokļi ietekmē bērnus, nodokļi ietekmē veselību. Teiksim, ja? Un, protams, moratorijas ir laba lieta, bet ja mēs varētu vēl samazināt šos nodokļus šo 3 gadu laikā, tā ir otra lieta. Bet jūs pareizi teicāt par to, ka man ļoti bez visa tā uztrauc, teiksim, runā par Latgali. To, ko es teicu sākumā, tas, kāds ir mūsu Latgales reģiona tāds kultūrvides stāvoklis. Mums obligāti tas jāuzlabo, un tad tie cilvēki atgriezīsies. Ja mēs runājam par Daugavpili kaut vai, cik mums te notiek pasākumu? Vai mēs varam katru vakaru kaut kur aiziet, vai mēs varam kaut ko redzēt, vai mums ir opera, vai mums ir tur 2-3 teātri un tā tālāk un tā joprojām. Tas liekas varbūt nav būtiski, bet īstenībā tas ir ļoti svarīgi, lai es un katrs cilvēks justos šeit ļoti komfortabli. Paldies par reformām. Viedoklis arī ir Jānim Lāčplēsim. Jautājums, kas sāpina, es domāju, arī jūs un mani kaut kād pensijas un vēlreiz pensijas. Ko vispār ir jāizmaina pensiju likumā? Šodien priekšvēlēšanu gaisotnē daudziem patīk runāt par pensiju indeksācijām, par viņu kaut kādu palielināšanu, bet es domāju, ka daudz svarīgāk, manuprāt, ir atrisināt to, lai pensijas būtu piešķirtas taisnīgi. Lai cilvēks, kam ir nostrādāts 50 gadu darba stāžs, saņemtu arī attiecīgu pensiju, nevis gandrīz vai tādu pašu, kuram ir tikai 10 gadu darba stāžs. Ir jānovērtē tas darba stāžs, sevišķi, kas ir nostrādāts līdz 1996. Gadam. Un piemaksas par šo darba stāžu ir ne tikai jāsaglabā, bet arī jāpalielina. Jo savādāk mēs atradinām cilvēkus no tā, ka godīgs darbs ir jāciena. Un parādās vēlme sabiedrībā par cienītiem un godīgiem būs cilvēkiem, nevis kas ir strādājuši, bet kuri prot prasmīgi izmantot situāciju savā labā. Jā, šīs vēlēšanas viennozīmīgi vēsturē ies kā ļoti savādas. Vēlēšanas, kuras negaidīja neviens, bet tā tas ir. Ko jūs gribētu novēlēt mūsu vēlētājiem? Jo šī izvēle būs patiešām ļoti, ļoti nozīmīga. Lūdzu. Cienījamie vēlētāji, kad jūs iesiet vēlēt, es ļoti gribētu, lai jūs atceraties vienu. Kāpēc jums ir bijusi tā neapmierinātība 20 gadu garumā ar to darbu, ko ir veikusi Saeima? Pie tā ir vainīgi oligarhi ar savām kabatas partijām. Tad vienreiz tas ir jāizbeidz un jābalso par to partiju, kas patiesībā no bedres ir izvilkusi. Un ja mēs vēl to nejūtam savos makos, tad drīz noteikti sajutīsim, jo Valdis Dombrovskis ir apsolījis turpināt to plānu. Tad par vienotību un neaizmirstiet atzīmēt krustiņu par saviem daugavpiliešiem. Sarmīte. Cienījamie daugavpilieši, es pirmkārt gribētu novēlēt jums visiem aiziet un piedalīties vēlēšanās. Otrkārt, es gribētu, lai jūs padomājat, tie sasniegtie pakāpieni, tas ceļš, kuru ir izvēlējusies politisko partiju apvienība Vienotība, viņš ir pierādījis, ka Vienotības komandē ir tie cilvēki, kuri uzņēmās atbildību par valsti un par mums visiem vissmagākajā priekš valsts laikā. Un galvenais būtu nosargāt valsts budžetu no populistiskiem lēmumiem, no populistiskiem solījumiem, un tad es esmu pārliecināta, ka valsts spētu attīstīties. Tāpēc pārdomājiet savu viedokli, pārdomājiet savu lēmumu un noteikti ejiet balsot. Aivar? Priekš manis ir ļoti svarīgi, un es pats esmu šeit, man svarīgi, lai es balsoju par godīgumu politikā. Pēc man liekas, tas ļoti svarīgi, ka jābalso par godīgiem, tīriem cilvēkiem, kur nav nekur iejaukt nekādās lietās, un man tas liekas svarīgi. Tā ir pirmā lieta, un otra lieta, tīri pragmatiski, man liekas, ka vajag balsot par to spēku, kurš ir pozīcijā un kurš būs pozīcijā, un kurš varēs kaut ko izdarīt. Tikai tā mēs varam iziet no šīs situācijas, kādā mēs esam.
Paldies! Nu, ko var teikt? Balsosim ar sirdi, nevis ar uzspiestu viedokli. Paldies!